Un tad pēkšņi man saka, ok, vai jums būtu interesi aizbraukt uz Parīzi, satikties, ir interesi par jums, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, grib satikties, pastīties, pārunāt. Un tāds, protams, ka kā aizdrēba zināms viss ir. Un, protams, es varu arī pateikt, nē, ziniet, nav interesi, man bail vai kā, ja, bet kaut kā domāju, ko, taču kaut ko vajag darīt, ja, kaut ko tā. Pasauli vajag redzēt kaut ko, pastīties, vai Latvija var, ja, vai nevar, ja. Reku, iznāk, ka var. Gadi Latvijas tirgū. Lielā sabiedrības daļā Ansona mēbeļu fabrika gan joprojām nav pazīstama. Izskaidrojums tam ir pavisam vienkāršs. Šeit tiek ražotas mēbeles pēc īpaša pasūtījuma, un līdz gala klientam tās visbiežāk nonāk pēc arhitekta vai interjera dizainera ieteikuma. Mēbeles veido pusi no uzņēmumā saražotā. Otru ieņem īpaši kosmētikas un parfimērijas stendi, jeb salas lielveikalos. Tas žilps, ne? Man pašam vairs nežilst, jā, jo tā ir ikdiena, bet tā varbūt sakritība vai kā, bet arī tepat, kur mēs te Rīgā, Latvijā taisam tās lietas, un tad diezgan daudz no viņām var redzēt tepat Rīgas centrā Stokmanī, ja, kur pasūtītāji mums ir francūži, ārzemnieki, un tā var teikt, vai arī vietējie kādi pārstāvi brendu, bet šeit ir, jā, mūsu produkcija diezgan plaši pārstāvēta. Kā saka, ražojumi, ja, brendi ir, protams, citi te nav nekur virsū mūsu Ansona mēbeļu fabrikas birka vai kaut kā tā, ja, bet, tie brendi runā paši par sevi. Mēs vienkārši esam tie, kas realizē viņu pasūtījumus. Bet, detaļu ir ļoti daudz, stikla, tad no koka dažviet droši vien ir tikai kaut kādi fragmenti. Ja? Pilnīgi var piekrist, tur ir stikla konstrukcijas, tur ir metāli dažādi, plastmasas, vienmēr ir arī koks kā bāze. Un tas arī no tā ir izaudzis kaut kā tas viss, jo tiešām ir ar varbūt tie stendu uzbūvi, ka tas koks gandrīz nav redzams. Kosmētikas stendu ražošana sākās pateicoties L'Oreal pārstāvim, kurš sameklējis Ansona mēbeļu fabriku. Tā pirms 13 gadiem sākusies jauna sadarbība. Par latviešu meistardarbiem pēc 6 gadiem jau runāja Parīzē. Tam sekoja sadarbība ar pasaules skaļākajiem zīmoliem, kas turpinās joprojām. Latviešu ražojumi nonāk Skandināvijā, Baltijas valstīs, arī Krievijā. Pēc 6, 7 gadiem strādājot ar L'Oreal Maybelline, tad mēs nonācām jau pie šiem skaļajiem brendiem, kas ir tepat ir redzams Giorgio Armani, Yves Saint Laurent tālāk, Bioterm. Un caur viņiem tālāk arī tepat šajā kosmētikas nodaļā vēl ir redzami tur Hugo Boss, ir Gucci. Arī Madara ir mūsu klients. Šis stends ir tapis ne Parīzē dizains un tā, bet sadarbībā ar Madaras meitenēm. Mūsu kopdarbs. Un es domāju, ka pietiekami skaisti un jauki. Un ka gan Madara, gan mēs esam arī apmierināti ar to sadarbību un to rezultātu. Un pateicoties arī Stokman, jo Madara caur Stokmanu jautā, kas jums ražo šos stendus. Mēs arī gribam būt Stokmanī, mēs gribam būt skaisti. Un Stokmans iesaka, ir tepat Latvijā Ansona mēbeļu fabrika. Paši meistari kosmētikas un parfimērijas stendus sauc par maziem kosmosa kuģiem. Te ir jāprot apvienot visdažādākos materiālus un apgaismas ierīces. Jāpievērš liela uzmanība temperatūrai, ventilācijai un, protams, produktu un klientu drošībai. Koku pietiekami daudz, te ir iekšā viss kaut kur, viss fasādes, plaukti, iekšējās konstrukcijas, un viss, protams, inženieru doma, ja, tas viss, kā ir salikts, kā ir viss gaismots, jo kosmētikai šiem brendiem visam ir jāmirdz, viss ir luxury, gaišs, stikls, te viss ir komplicēts, tur ir gaismas apakšā stikli, te ir smuki tādas glāzītes, kur var aromātus pasmaržot, un viss spīd gaismojās, reku var redzēt to gaismu, kā te iznāk uz augšu, viss nav tik, jā, diezgan komplicēti ir uzbūve, bet es domāju, ka tādam klientam, es domāju, ir
tāds estētisks baudījums, kad viņš te pienāk. Notikums tas, man liekas, ir, jā. Dāmām droši vien jau īpaši. Mazie svētki. Jā, un jāsaka, jā, nu pie tā strādā ne jau, tas jau nav mūsu dizains, ja mēs esam tikai ražotāji, ja, tur strādā komandas ar inženieriem, kas izstrādā tās visas mēbeles. Psihologiem droši vien sākumā, vai ne? Jā, noteikti. Ko mēs gribam redzēt? Vispār sajūta. Stendu smalkākie risinājumi top meistara Zigurda valstībā. Vispirms viņa galvā, tad uz darba galda un beigās visā spožumā lielveikalā. Lielie klienti labprāt dalās ar svarīgiem ražošanas noslēpumiem, taču pēdējā laikā viņa padomus prasa arī latviešiem. Viena lieta ir koks, bet tagad sākās ar detaļām darīšanu. Es tā nojaušu, ka tur jau ir vēl trakāk tā visu precizitāte. Kā jūs to saliekat to kopā? Jāpajautā Zigurdam Kaustari, jo viņš jau galvenieks, zin kā, un pēdējiem gadiem, es nezinu, jau kaut kādi 5 gadi, apmēram vairāk gadi tajos stendos ir. Īstenībā jau 10, bet teiksim tieši pēdējos kaut kādos 4 gados ir tā sarežģītība ļoti pieaugusi, un tas es Zigurdam aizmirsu pajautāt, ko viņš par to saka, ka viņš īstenībā no galvniecības aizgājis, te ir ļoti smalks visādas lietas, orgstikli. Jā, baigi tā lieta ir interesanti vienkārši. Jā. Nē, dažādība. Ir kaut kāds moments, kad tu strādāji, man liekas, es nezinu, kopš dibināšanas. 45. jā? Netiksē. 96. laikam kaut kāds. Jā. Vienkārši kaut kādā mirklī, kā rutīni iestājās, un tad, apnīkstās kaut kādas lietas. Tad tas īstenībā ir ļoti kolosāli, kad ir iespēja kaut ko pamainīt. Es iedomājos, nepatīt apakaļ pirms 5 gadiem tev Ķīnas ābets. Jā, pilnīgi, absolūti būs. Sāk sūtīt projekts iekšā, es saku tie paši. Yves Saint Laurents, Lancômes, ko vajag uztaisīt, ko jādabū un gatavu. Bet tu urbies, meklē, norādes jau viss ir atceltas, uzbūs, viss, bet kā to dabūt gatavu ne tikai uztaisīt, bet lai tas funkcionē, ne tikai lai funkcionē tur nedēļa, šeit vai 2, bet lai reāli ilgtermiņā strādā, darbojās, nodrošina visu, ko vajag. Lai nav pārkaršana produktiem, ja? Visiem krēmiem, vai ne? Tas viss ir temperatūras, vēdināšanas, elektrības, gaismas Stipri tālu no galvniecības, ja? Ir kā jā, bet tajā pašā laikā tas ir mūsu trumps. Tas ir mūsu trumps, ka mēs to visu varam salikt kopā. Kosmētikas, mēbelēm runājot, ir apmēram jau tie klienti citreiz iesmēja, klausies. Es tik labi uztaisījis, ja, kad neviens negrib mainīt tagad, kaut gan īstenībā pienākuši jau termiņi būt, ja, ka pēc noteikumiem vajadzētu mainīt, bet viņas tādā stāvoklī, ka viņas tur neviens nemetīs ārā, tikai pats sev noņem darbu, ja tu uztaisi pārāk labi, ja, un tad viņas kalpo pārāk ilgi tās mēbeles. Bet privātajā sektorā tas ir ļoti būtiski, ka cilvēki to novērtē. Ir jau pat tā, kad ir klienti, kuriem es atceros, taisījām mēbeles, ka bija maziņi bērniņi skraidīja, ja tur apmēram starp kājām, tad jau tagad viņiem tiek mēbelēt arī apartamenti un tādi īpašumi. Jā, bērniem jau tiek taisīts mēbeles. Un jau tiem bērniem jau ir piedzimuši bērni, un tie jau skraida apkārt. Tāda pieredze arī ir. Kārlis neslēpīja, ka uzskata sevi par labu pārdevēju, taču lielajā vairāku pelnīšanas virpulī viņš nemetas. Viņam katrs pasūtījums ir kā jauns mākslas darbs. Svarīgi ražot to, kas pašiem patīk un kas sagādā prieku. Citi cilvēki ir tādi jau gadiem, kaut kādi klienti, ko strādā, viņi man saka, galvenais, kas man patīk, ja tajā jūsu darbā ir, ka tev tie čaļi atbrauc jau uz to montāžu, viņam čībiņas līdzi, saprot, ja viņi ienāk, jau uzaugt tās čībiņas, un pēc sevi viņi vienmēr saslaucīs, viss būs kārtībā, un es ar 100% viņiem paļauties, ja. Tas ir kaut kas cits jau, ja, bet tas, ka būs produkts labs, ja, tas ir kā tāda aksioma. Tas vispār nevar būt savādāk. Ja? Tas produkts būs pats par sevīm labs, un tur nevar būt savādāk. Ja? Un tad pārējais viss ir vēl klāt, varbūt kaut kāda leģenda, nezinu, reputācija, viss kaut kas. Katram Ansona mēbeļu fabrikas darbiniekam jāprot patstāvīgi uztaisīt skapi, kumodi vai plauktu. Kārlis Emsis, kurš pats reiz bijis galdnieks, negrib, lai viens tikai zīmē, otrs griež, bet trešais piedalās montāžā. Viņiem pašiem ir interesanti, ja? Un tu vari uz viņiem paļauties tādā ziņā, ka tas ir fakts, tas ir skaidrs, bet atkal varbūt no tādas kaut kādas finansiālas atdevas būtu pareizāks tas ceļš, ka man sēdētu 5-6 inženieri un katrs stāvētu pie savas iekārtas tikai nolasīt. Es tur iegrūdu, ja, uzlīmēt detaļai tādu uzlīmīta svītra kodu, viņš nolas, ka tā ir tā detaļa, nospiež to pogu, ok, nogriež tajā izmērā, iet tālāk. Tā ir otra pieeja. Es nesaku, ka tā ir
nepareizi, bet es redzu tos cilvēkus, man gribās, lai viņi attīstās, lai viņi domā, lai katrs domā, lai kustās smadzenes. Tu jūt to, jā? Es tev nemūdu, ne? Nē, tā ir. Tā ir, vai ne? Agrāk bija tāda sajūta, ka es pats taisīju kaut ko sākumā. Mēs 2, 3 kaut ko taisam, un tu uztaisi tā diezgan maz kaut kā, ja? Beigās, salīdzinoši, cik var 2, 3 cilvēki. Tagad 20 arī iekārts ir labāks, viss notiek ātrāk, ja? Un tāpat pa katru lietu man ir sajūta, ja es paņemu to detaļu, man ir sajūta, ka es viņas taisīšu, un tas ir tāda tā kā narkotika kaut kur, ja? Tā ir tā sajūta, ka tu to pats esi taisījis, ja, pa katru lietu tev tā sajūta. Kaut gan es pats nepieskaros tām lietām, tādā izstrādes ražošanas procesā, ja. Bet tā garīgi tas iziet caur manīm, caur to komandu, ka tu to esi uztaisījis. Un kas ir patīkami, un katrs ir pats arī, es jūtu tā, tas čals, viņš tur atcerās, viņš ir lepns par to darbu. Ir jāprot klientam arī atteikt, jo visu tāpat nesaražosi. Vilinājums pēc lielāka kumosa, lielākas ražotnes un darbinieku skaita Kārli nav skāris. Viņš grib, lai viss paliek tā, kā ir šobrīd. Ir viena tāda smalka lieta, šāda tipa uzņēmuma, kā man. Ja? Mums ir 20 darbinieki, kas ražo. Ražošanā iesaistīti 20 cilvēki. Un parasti Rietumvalstīs šāda tipa uzņēmuma pat ir mazāk, ja? Kas ražos pēc lietas, pēc pasūtījuma. Un tā problēma ir tajā aspektā, ka pirmkārt vajag kontroli. Tas nav tā, ka padomju laikā tur OTK zīmodziņš un tur kaut ko iepakoja, vai kā tai kontrolē jābūt tādai, ka viss iziet arī beigās caur manīm, viss gan dizaina ziņā, gan kvalitātes, gan viss uzticamības pakāpe darbiniekiem. Jo es būtībā paļaujos uz viņiem visiem, man nav jautājumu, ja, par to, kad visi zina to mūsu standartu un nekas tāds kaut kas neizies. Ja. Un lai to nodrošinātu lielākos apjomos, lūk, tā jau ir tāda lielāka problēma, varbūt, ja? Tad ir jāreizina uzreiz arī visu ražošanu. Tu gribi paplašināties, tev katra pozīcija ar iekārtām, tev ir jāreizina 2, ja? Tev viss cilvēks vajag, un beigās es par to nonācu pēc secinājuma, ka arī man ir jāreizina ar 2, ja? Un vai es to gribu, ja? Es negribu varbūt, ka man staigās vēl kāds tāds dubultnieks, kurš reprezentēs arī šo uzņēmumu, pārdos, ja vai tas man ir vajadzīgs, kas būs no tā varbūt. Svarīgs ir komandas darbs un attieksme kādu veltam darbam, saka Kārlis. Viņš gūst baudījumu ne tikai no paveiktā. Tikpat svarīgi, lai darbiniekiem šeit patiktu strādāt. Man patīk, ka es katram var paspiest roku. Nerunāju, protams, ka es visus pazīstu, kā viņus sauc vai ko, bet vismaz ir uz pāris vārdienas ar katru dienu kaut ko pārunāt viņa. Negribās izaugt līdz tam, ka apmēram, kas tas tāds tur tajā galā, kas to pieņēmis tur darbā kāds, ja, laikam, vai tas mums jauns darbinieks kaut kāds ir. Ir tāda neliela, tas ir būtībā, jā, ģimenes uzņēmums un negrib neko milzīgi, gigantisku. Un tad bija tas, ko es gribēju teikt, viņam pieeja klāt un saka, kā iet, viņš saka, klausies, baigi patīk. Es tā pirmajā, saku, kas patīk? Šeit, strādā, baigi patīk. Viņš man to, tā kā joks apmēram, viņš man tur to vairāk kārtīgi jau zina kaut kur tā piena, tā uzreiz garīgais arī pašam uzreiz jau tā skala tā uzlec, ja? Un tad viņš to saka, baigi forši, baigi patīk. Un kā var, ja viņam patīk, man arī patīk, jā. Ansona mēbeļu fabrikas pirmais atspēriena punkts bijusi sadarbība ar salonu frizētavu ķēdes Maija īpašniekiem. Tas bija pirms 20 gadiem. Bija 2 īpašnieki, kuri izveidoja šo uzņēmumu Maija, ja? Jā, viņi bija ļoti tādi, radoši, kreatīvi, arī mākslinieki, abi 2 sirdī un tad bija laba sadarbība, jā. Viņi gribēja, lai ir labas lietas, lai ir ne tikai izskatās no attāluma labi, bet lai ir laba kvalitāte, lai viņas kalpo ilgāk, jo pat pirmā es sapratu pieredzi, viņiem bija nevisai pozitīva kaut kādām mēbelēm, kuras tur jūka ārā un tad, jo tā mums bija ļoti laba pieredze, jo slodze ir nenormāla, frizētavā, jā, tur viss nāk, tur krāsas, ķīmijas un tur tie darbinieki, viss notiek, strādā, viss rīki, lietas, viss, tas jā, tur liela slodze tām mēbelēm. Šobrīd Maijas īpašnieki turpina attīstīt savu biznesu, arī elitārākā virzienā, un turpina sadarbību ar Kārļa Emša galdniekiem. Viena no Andreja Silčenko frizētavām atrodas Vecrīgā. Faktiski, un šis ir tā kā nākamais solis jau
cits plauktiņš? Nē, nu arī sabiedrisko telpu mēbelējums un tā. Un nākamais līmenis. Nu jā, jo šeit jau ir tāds Andrejs Ilčenko, tāds tā kā brands, vārds kā brands, jā, un tas jau viņi, jā, tāds imīčs un salons, tāds dizainisks arī mēbelēts un viss un panelējumi un viss te skaisti. Un tieši tādā pašā koncepcijā Sanktpēterburgā Stokmanī ir arī uzbūvēts lielāka apjoma. Jums tāds lēciens arī austrumu virzienā? Vai par lēcienu to vēl nevar nosaukt? Nu, par lēcienu nevar nosaukt, bet kaut kāda arvien vairāk ir arī, jā, uz Krieviju, jā. Ir projekti, jā. Ir plānos projekti, ir arī tagad iet augšā. Bet konkrēti par šo tēmu runājot, jā, tad ir realizēts šādā koncepcijā arī hairdress salons Sanktpēterburgas Stokmanī. Jā. Ansona mēbeļu fabrikas attīstības sākums saistīts ar Maijas frizētavām, bet Kārļa Emša sākums Galdnieka arodā saistīts ar futbolu. Mamma skolas laikā mudinājusi apgūt kādu amatu. Varianti bijuši vairāki, taču liktenīgais lēmums tika pieņemts pie zobārsta. Tad es satiku vienu čaleri, ko es kopā pamatskolu beidzu, tā vienkārši pie zobārsta, ja sēdējām rindā pie kabineta. Saku, ko tu darīsi, ja pēc 8. klases? Klausies, es iešu uz tādu mēbeļu skolu, ja, jo tur futbolu tur spēlē, ja, tur pasniedzies, tur tāds kā futbola novirziens neliec. Saku, futbols, tas, kas man vajadzīgs, taču trenējos futbolā aizreiz, jā, pie mammai, saku vecākiem, jā, es izvēlējos Galdnieku, ja, skolu, jo tur būs arī futbola uzspēlēšana. Tā kopā to čalu aizgājām. Pēc tam viņš man ir kļūst par vedējtāju arī un tagad strādā Saldū par mācītāju. Viņš arī izmācījās pabeidz to pašu profēnu, bet viņam saņēma signālu no augšas, ja, un jau 11 gadus ir mācītājs Saldū. Kārlis vēl sežot arodskolas solā jau sapņojis par savu ražotni, lai arī padomju laikā pat nebija pieņemts tā domāt. Lauksaimniecības akadēmijas studiju gados viņš devās praksē uz Dāniju, kur arī smēlās drosmi uzsākt pašam savu uzņēmēju darbību, jau neatkarīgā Latvijā. Tas, ko es tur sajūtu, bija tas, ka es te vienkārši padomi produkts, ja, varu taisīt to pašu, tādā pašā līmenī strādāt, to pašu kvalitāti, ko Rietuma Eiropa. Tas bija, man tā bija svarīga lieta, to konstatēt, priekš sevīm atzīt, ka es to varu. Ansona mēbeļu fabrika netiecas pēc iespējas lielākiem ienākumiem, pēc iespējas īsākā laika posmā. Svarīgs ir nostrādāts gala produkts, priecīgs klients un galu galā arī pats meistars. Te daudz lēmumi tiek pieņemti sajūtu līmenī, pat investīcijas jaunās ražošanas iekārtās. Konkrēti tas zāļus, jā, viņš varētu maukt 3 maiņās, visu laiku griezties, skrāmēt virsū, automatizēt uzkraušanu vēl uz viņu, jā, viņš varētu griezt un griezt. Jā. Kas tev motivē ieguldīt naudu, tik kā cits teikt, bezjēdzīgi? Motivē, jā, tiešām, vai viņi man atmaksāsies finansiāli, es to nevaru izrēķināt, jā. Kā pirms tam teicu, kādā tabuliņā ierakstīt, tur es to nevaru, jā, jo mēs nenogriezīsim uz viņus tik daudz. Man liekas, kamēr es aiziešu pensijā, ja, cik viņai būtu jānogriež, ja, un tad viņas resursi būtu iztērēts, kaut kā tā. Bet motivēja tas, ka ir ātrums, ir darbiniekiem vieglāk strādāt, ir ātrums, precizitāte. Precizitāti mēs arī dabūjām kādreiz uz PSRS ražotiem darbgaldiem, ja, bet tas prasīja daudz vairāk laika, tad šeit tas ir pie kompiča uzraksts, kā tev vajag izmēru, viņš viņu pats sagrāb to detaļu, nogriež, lūdzu, paldies, un tev ir tur 10 daļas precizitāte. Tā kā būtībā tev tas atnāk atpakaļ citā veidā, nevis tajā tabuliņā, bet kaut vai tajā veidā, ka tas čalis, kas pie viņa strādā, vai pārējie ir apmierināti. Jā, jo man ir tā atšķirība no standartizēta izstrādājuma ražotājiem. Varbūt tur es zinu, ka daudz mēra tā metrs zāģa ceļa, vai tur uzlīmētās maliņas, vai kaut kas tam līdzīgs maksā tik vai kā. Mēs mēram savādāk to darbu, visi iet stundās, ja? Vai viņš tur vienīgi, klientam arī ir labi, jo viņš to izdarīs ātrāk, ja? Un saprēķina uz izstrādājumiem iet stundās, cilvēku darba stundās, nevis iekārtu darba stundās. Jo ir ļoti daudz roku darbi, ja? Ir tie projekti, produkti ir specifiski, viņi neatkārtojās, un tāpēc visu laiku vajag cilvēkam strādāt, ļoti daudz pie katra jaunā projekta. Ražošanas iekārtas ir mans kompliments darbiniekiem, teica Kārlis.
Tās tikušas un tiek meklētas nepārtraukti, izstādēs, izsolēs. Viņš lepni uzsver, ka tās visas ir nopirktas un ir uzņēmuma īpašumā. Tas ļauj strādāt bez lieka stresa. Pa vienai kaut kas ir lietots paņemts, kaut kas ir jauns paņemts, ja, bet orientēšanās ir uz tiem labākajiem brendiem, tie vācieši pirmkārt vācieši. Es saku, kaut kas ir paņemts varbūt, bet tāpat kā Mercedes, ja es labāk braucu lietot Mercedes nekā varbūt tās jauna kaut kāda, tādu nenosaukšu kaut kādu konkrēti, ja varbūt ražotāji, bet tādu švaku, tur varbūt tā uzticamība. Ir sevišķi ražošanas iekārtām. Tie vācieši taisa ļoti lielu resursu viņus, ja. Galdniekiem nav laika riskēt, tāpēc lielākā daļa mēbeļu ražošanai paredzētie materiāli tiek pirkti rietumos, kur koku materiāli tiek sagatavoti labāk nekā Latvijā. Pareizā laikā zāģēti un žāvēti. Materiāli visdažādākie, saka, iet cauri un uzskait, kas tagad ir. Tur ražošanā bija Amerikas rieks, redzējām, Santas Polisandas. Šitais ir tā kā saplāts. Šitā ir saplāts, bet virsū tā vēl ir lapegli, ja. Tā kā, es saku, materiāli visdažādākie. Tik garām ejot, tur redzēt kaut kas te uz krāsošana, te ir diškabārds vēl, ja. Tas tā tiešām interesanti varbūt ja pa tiem materiāliem. Kur Latvijas spried, gan arī vienīgais Latvijas koks, kas masīvākā suga tiek izmantot. Lietojam Latvijas finieru produkciju ļoti daudz, ja. Jebkurā izstrādājumā gandrīz var redzēt, tur bija vesela čupa saplāts. Iziet jūsu kvalitātes testu, ja? Jā, noteikti. Kā viņi taču ir, es domāju, viens no vadošajiem pasaulē spēlētājiem pat, ja. Rekur ir tāds smalkais. Ebonī makasārs, dabiskā tonī šāds, te bez apdares šobrīd izstās vēl tāds, netik dzīvīgs, kā būs zem lakas, ja, teiksim. Iegūst citu pilnīgi dzīvīgumu. Ļoti smalks, man ļoti patīk šis te materiāls. Paties, viņš dabiski šitāds te izaug melns, ja. Blīvāks pa ūdeni, paņem klucīt. Vienreiz bija atnākuši bērni no skolas ar tādu ekskursijā kaut kā. Tas gan nebija tieši tas materiāls, bet ir tādi materiāli, kas ir blīvāk pa ūdeni. Un tad viņi tu paņem vienkārši, reku klucīts, ieliec ūdenī kociņu un viņš nogrimst. Kārlis ir enerģijas pilns, taču vienlaikus abrīnas vērtē ir viņa spēja neskriet līdzi pasaules uzņemtajam tempam. Kārlis Emsis atkārto vēlreiz. Paliksim tādi, kādi esam. Šobrīd jaunu ambīciju augstākais lidojums būtu pašiem savas mājas, kur izvietot ražotni. Tā kā naudu it kā pelnīt, gluži nav. Tāda mērķa laikam nav, tas ir tā kā līdzeklis, ja, tam visam. Bet nav pašmērķis. Ja to izvirs par pašmērķi, tad tu sāc strādāt, man liekas, nedaudz kaut kā savādāk. Tad ir iespējas ļoti daudz uz klientu taupīt, ja. Var vienoties par vienu un lietot cits materiāls, taisīt paviršāk un tā tālāk, ja tas ir mērķis, teiksim, naudas pelnīšana, kas atkal būtībā ir ļoti labs mērķis droši vien uzņēmējiem. Kad būs tā jaunā rūpnīca, tad arī jums strādās 20 cilvēki, var gadīties, ka arī būs 120. Nedomāju, kad, kā es saku, es negribu pats sevi reizināt ar 2. Negribu, varbūt tās, kad tie, kas tagad ir vadošie darbinieki, ka viņi var vairāk uz sevīm paņemt. Varbūt, kad var pieaugt vēl, līdz 30 cilvēkiem, bet tur es redzu atkal citu momentu, ka tās iekārtas var atkal būt vēl spēcīgākas, spējīgākas, ja gribās izdarīt vairāk, ja, ļoti. Kaut kā tā, bet īpaši nē. Cilvēki 120, nē. Nekā nē, atbildi ir nē. Kārlis Emsis ir viens no tiem, kas lauž priekšstatu, ka tie, kas mācījušies arodskolā, ir tikai darba izpildītāji. Tāpat kā viņš, arī daudzi viņa skolas biedri šobrīd aktīvi darbojas biznesā un dara to veiksmīgi. Pamatā ir tas arods, ja tev ir vēl kaut kādas dotības menedžēt tās lietas, organizēt, tā ir pārdošana, tas ir salikt kopā, mācēt, pierādīt vai pārdot un pasniegt savu produktu un mācēt arī vienoties, ja, par visu, par cenām, par izstrādājumu, par daudz lietām. Ja tas sakrīt, jā, tad ir, man liekas, ka kur es esmu, dzīves piemērs. 20 gadi nozarē un neesmu nobankrotējis, nogājis pa grunti un attīstamies lēnāk garā. Jo man arī, ne tikai tu, man arī citi jautājuši, tu vispār esi apmierināts par to savu izvēli, un kad tev tā pagriezās, ka tā aizgāja, tu neaizgāja tur kaut ko citu darīt varbūt.
lielas lietas tādas, vai šāds, vai vispār kaut ko citu, vai mazāks, vai kaut ko, bet tas, ko tu dari, ir ok. Es saku, jā, laikam, jā. Man apkārt ir forši cilvēki, man patīk strādāt tiem arhitektiem, ko es strādāju. Klienti daudz ir, kā var teikt, draugi, kļuvuši arī pa tiem gadiem. Jā, ir ok, es esmu apmierināts. Kā tas salicies? Es domāju, kā jebkurš var arī būt kā uzņēmējs, ja ir attieksme normāli, godīgi, pamatā. Attieksme pret to, ko tu dari.